līdzās ir divi sportiski puiši, Mārtiņš Kārlis, kuri braukā pa Pierīgu un aicina sportot arī citus līdzcilvēkus. Tad, principā, varētu izstāstīt, kāda ir tā jūsu misija? Mūsu misija ir pavisam vienkārši, lai cilvēki sporto vairāk, lai ir aktīvāks dzīvesveids un lai nevis vienkārši sporto, bet dara to pareizi. Tas ir arī mūsu moto. Cenšamies pēc iespējas vairāk labot kļūdas, lai nav nepareizi pietupieni vai nepareizi izklupieni, lai vienmēr mugura ir stingra un taisna. Piesienāmies sīkumiem, lai tas viss ir pareizi. Te jūs, principā, esat to, teiksim tā, trenažeru zāli iznesuši ārā brīvā dabā zem klājas debesis. Nosacīt. Darbojamies vairāk ar savu svaru, ļoti reti. Mums ir arī inventārs. Ar inventāru darbojamies retāk, vairāk ar savu svaru, jā. Trenažeru zāli pavisam kas cits. Tur jau pumpē muskuļus lieliem dzelžiem, bet mums nav dzelžu. Principā ķermeni kaut kā citādākā veidā uztur kārtībā. Tieši tā. Kas tas jūsu pamats, ko jūs tur rādat, ko jūs tur liekat darīt? No visa pat maz drusciņam. Sestdienās, svētdienās veselības vingrošana mums ir. Vingrojam, stiprinam dziļo muskultūru. Darba dienās atkal mēs skrienam vairāk. Skrienam, lecam, pumpējamies, taisam pietupienus, dažādas vingrinājumus. Cenšamies to darīt nevis vienkārši likt pumpēties, bet tam visam likt apakšā kaut kādu domu. Mums katrs treniņš saucās savādāk. Katram treniņam ir nosaukums, piemēram, drošības saliņa. Tas nozīmē, ka ir 5 dažādi vingrinājumi. Pēc vingrinājuma izpildes jāskrien lielais ātruma aplis, tad pauze. Tā cenšamies to dažādot, un lai dalībniekiem neiestājas tāda rutīna un būtu interesanti gan mums, gan viņiem. Principā šādas aktivitātes pēdējā laikā sāk parādīties un iegūst cilvēku popularitāti, un viņi arī iesaistās šādās, nezinu, pat teikt, programmās, vai ne? Jā, esam ne tikai mēs. Es zinu, ka ir ļoti daudz dažādi treneri, kas ir iesākuši, ne tik daudz vēl joprojām turpina tos treniņus vadīt ārā, jo ne visiem nāk tie dalībnieki. Es nezinu, kā viņi izvēlās. Bet ir tāda tendence modas vērojama viennozīmīgi. Kāds jums tas pulks, dalībnieku pulks, sportistu pulks, interesantu? Interesantu pulks, tā kā skaita ziņā? Jā. Cik jums tā parasti atnāk uz treniņu? Viens tāds mazāk kuplāk apmeklētājs, un cik ir tāds riktīgais rekords? Riktīgais rekords mums ir 73 dalībnieku Uzvaras parkā. Tas bija, jāsaka tā, mums diviem bija grūti pat izkontrolēt visus. Bet vidējais tāds Pierīgas pilsētā, piemēram, Iecavā, Ikšķilē mums nāk 17, 15, 12 dalībnieki kā kur reizi. Ļoti atkarīgs no laikapstākļiem, no darba dienas vai tas ir brīvdiena. Kādā ziņā cilvēkiem ir interesanti, un viņi nāk? Cim redzot, ja nāk, tad jau ir interesanti. Ko Kārlis var pastāstīt par to sportistiem, kas te topošiem sportistiem, esošiem sportistiem? Kāds vispār ir tas, teiksim tā, klientu loks? Teikšu tā, visdažādākais. Klientu loks ir dažādākais, bet vairums tomēr ir sievietes. Vairums ir sieviešu dzimumu sportistas. Kāpēc? Nezinu. Varbūt tās džeki paši spēcīgi, džeki paši var izdarīt. Tas ir cik daudz varianti, jā, daudz minējumu, kāpēc tā, bet jā, mums vairāk ir sievietes. Nāk arī jaunieši, bērni ir mazāk, jā, bet pārsvarā, teiksim, vecuma grupa, es teiktu, ir no 20 līdz 30 gadiem. Tādā veidā. Viskuplākā vecuma grupa. Viskuplākā, jā. Jūsu skatījumā tas iegūms. Es saprotu, tā ir fiziskā kustība un vispārējais, bet tā kopumā vēl raugoties. Ko var iegūt no tā, ka piedalās šāda tipa, sporta programmiņās? Es domāju, ka var iegūt daudz jaunas kontaktus, daudz jaunas pazīšanās, draugus, paziņas, jā. Un, manuprāt, tā ir tāda lieta, kas lieliski tevi kaut vai uz to stundu, pusotru izrauja no ikdienas tās citam drūmās, citam varbūt pārlieku jautrās dzīves. Jā, kad tu atnāc, tu zini, tev ir treniņš ārā, tu satiksi atkal tos cilvēkus. Un, ja tu viņus gribi satikt, tad tu nāc, jā, tā tad tev te patīk. Un tādā veidā pavadam laiku. Te jau pusotru gadu. Tev, principā, ir izveidojusies kaut kāda jau kultūra tam visam apakšā. Tā varētu teikt, jā. Sportista kultūra. Tā varētu teikt, jā. Tā kā ir tagad tāda kustība, jā, āra. Fitness, jā. Mēs esam jūs pieķēruši sportojot rudenī, bet jums tas viss notiek laikam cauru gadu? Cauru gadu, jā. Mēs gan pagājuši ziemu mēs vairāk. Pagājuši ziemu pirmkārt mums bija tikai Rīga. Pagājuši ziemu mēs darbojāmies tikai Rīgā un līdz pat, ja nemaldos, janvārim mēs saglabājām treniņus ārā, neskatoties uz laikapstākļiem. Es bišķiņu palabošu arī pēc janvāra. Mēs palikām ārā, jo svētdienās mums vienmēr bija treniņš ārā. Jā, katru svētdienu mums bija treniņš ārā. Lai vai kas, jā. Tur bija tāds putenis, ka es knapi Mārtiņu redzēju, jā, bet mēs tur devām. Un mēs nebijām vienīgie, kas ir interesanti. Nebijām vienīgie, vēl bija dalībnieki, kas arī sportoja tajā visā laikā. Jā. Un tad nāca vasara un nāca ideja par to, kāpēc tikai Rīgā, kāpēc ne ārpus Rīgas. Realizējām. Tagad jau mums ir
vasarā 7 pilsētas, jā, ejam uz priekšu, plāns ir vēl attīstīties, ņemt klāt, piedāvāt, strādāt. Kamēr tie cilvēki būs un viņi gribēs kaut ko darīt, tikmēr acīm redzot tā interese arī par šo. Es nezinu, principā, kā to visu var nosaukt, kā vienā vārdā varbūt nosaukt to jūsu veikumu, jūsu misiju. Es nezinu, es negribētu izdomāt nekādu jaunu atklātu nosaukumu. Es gribētu teikt, ka tie ir vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi ārā. Nav vajadzības likt kaut kādos rāmjos vai ne nosaukumā? Nē, jo, mēs... Kāpēc KSMR fitness? Fitness jau vispār kā tāds vārds nozīmē sports. Jebkāda veida kustība ir fitness. Jebko, ko tu dari, ja tu esi aktīvs, tas ir fitness. Līdz ar to arī, kā jau Kārlis minēja, nav nekādu rāmju. Vienkārši fiziskās sagatavotības uzturēt sevi labā fiziskajā formā. Visas var būt dažāds, jā. Tieši tā. Mēs iepriekšējā epizodē stāstījām par bikīni fitnesu. Nu, jā. Arī fitness nav. Vai ne? Šeit ir bišķi cita tipa fitness. Jā, daudz tie fitness ir, jā. KSMR. Jā, Kārlis Sprukts, Mārtiņš Rozenbergs, pavisam vienkārši ilgi domājam nosaukumus, visādi brīnumi bija prātā, bet beigās nonācām pie diezgan tāda klasiska. Jā, kaut kādā veidā vajadzētu to nosaukumu, lai jūs varat atrast vismaz. Iniciāļi. Jā. Tādā veidā. Visam vienkārši. Kā jūs paši nonākat pie tās programmas izveides? Kā jūs zināt to, ko piedāvāt, kā piedāvāt? Paši jau esam te jau visu mūžu sportā, sportojam jau no mazas bērna kājas. Esam gājuši tam visam cauri, labāko piefiksējuši un attiecīgi to gribam nodot pārējiem. Es izdomāju šo to, Kārlis izdomāju šo to, saliekam kopā idejas, iznāk foršs treniņš, izdomājam nosaukumu, piedāvājam dalībniekiem. Dalībniekiem patīk, viņi stāsta apkārt visiem pārējiem, vispārējie nāk, viņiem arī patīk un tā jau tas iet uz priekšu. Varētu piebilst, ka šobrīd mums ir aptuveni 30 dažādi treniņi. Tas nozīmē, ko es gribu ar to teikt, kad dalībnieks nākot uz treniņu, viņš nebūs atkal apbēdināts, ka viņam ir atkal tieši tas pats aplis jāskrien, tieši tas pats maršruts jāskrien un tieši tie paši vingrinājumi pēc kārtas jāizpilda. Jā, jo treniņi ir dažādi. Un tā ir, manuprāt, viena no panākuma atslēgām, ka tu padari, lai tam sportistam ir interesanti. Ja viņam ir interesanti, viņš nāks, cīnīsies līdz galam. Galvenais iegūms ir tas, ka viņš atnāk, cilvēciņš, jūs viņam parādāt visu, kā to darīt pareizi, lai nesatraumētos un lai būtu arī kaut kāds rezultāts. Vai ir nākuši tie cilvēki un saka, es gribu to dabūt, es gribu to dabūt? Protams, viņi nāk un saka, bet tik individuāli pieeja, lai darbotos ar vienu dalībnieku visu treniņu mums nav. Mēs dodam tā kā visiem vienu to treniņa vadlīniju un attiecīgi slīpējam, lai tehnika būtu pareiza. Lai viņi nenodarītu savu pāri, tas ir pirmām kārtām, lai nenodara savu pāri, otrām kārtām kustoties, viņi jebkurā gadījumā jau dara labāk nekā nedarot neko. Tā ir, jā. Un principā nāk arī dažādi tipu cilvēki, ne tikai sportiskie, bet arī tie, kuri vienkārši grib kustēties. Nāk, ir dažādi piemēri. Kā lai pastāstos piemērus? Pavisam vienkārši ir cilvēki, kas nāk no sporta skolām, jā, vai tur ir jaunībā sportojuši bērnībā. Atnāk tādi cilvēki, kas, es drusciņu pārspīlēšu, pirmo reizi stadionā ir, jā. Un tad ir tas moments, ka tev ir jāmāk izdarīt tā, lai ir labi gan vienam, gan otram. Un tur jau ir tas āķis, mēs esam divi. Un ar to arī mēs esam mazliet īpašāki nekā citi, jo mēs divi tā varam sadalīt uzmanību. Es, piemēram, paņemu to džeku vai dalībnieci no sporta skolas, Kārlis tikmēr darbojās otrādi vai arī otrādi. Tad mēs cenšamies tā individuālāk pievērst uzmanību mazliet. Grūti nav to visu tā izdarīt? Ja patīk, tad nekas nav grūti. Ar sirdi kārtīgi močiem, jā, un atraduši esam savu to lietu un gribam tikai vēl viens otram zvanam, sakam, davai, kaut ko domājam, daram, jā, un tas jau viens otru dzenam uz priekšu. Vienam būtu grūtāk, nebūtu, kas tur pabaksta, uzmundrina, tur davai nesačkojam, jā, un tad mēs divi tā viennozīmīgi ir vieglāk. Komandas darbs, jā. Galvenais mērķis būt sportiskiem un veseliem un kustēties. Uz to mēs ejam. Nu labi, iesim pieķert arī pārējos sportojot.